pavisam īsi apskatāmies Startautiskā valūtas fonda pagājušā gada beigu dati, iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju grafikā, tā ir pēc nomināla vērtības, ne pēc pirktspējas, bet tur mēs redzam Latviju 64. vietā pasaulē. Pirmā vietā Liechtensteina, Luksemburga, mūsu kaimiņi ir 50. tas ir pa 10 vietām, un es teiktu, ka tas ir daudz, priekš tik maza reģiona un maza mēroga. Kā tas izskatās? Ka mēs Latvijā, un katrs cilvēks individuāli, tā skaitā esam ļoti, kā lai to saka, bēdīgi un uzdodam sev nepārtraukti jautājumu, kādēļ tā ir. Jo atkal, atceroties kādus laikus atpakaļ, vienmēr bija sajūta, ka Latvija, protams, Lietuvā ir priekšā par galvastiesu. Igauniem varbūt drusku iet labāk, bet kādēļ? Tādēļ, ka viņiem ir kaimiņi Somi, ar kuriem viņiem ir noteiktas attiecības gadu garumā un etniski veidojušās. Tādēļ varbūt tie Somi tiem Igauniem drusku palīdz. Tas, ka šobrīd Latvija, skatoties šajos datos, sāk ļoti spēcīgi atpalikt no mūsu kaimiņiem, tas ir ļoti nopietnas jautājums, uz kuru es domāju, ka mums ir jāatrod atbildi, un jāatrod atbildi ļoti ātri, jo, vienkārši sakot, tā nedrīkst turpināties. Man šķiet, ka tādā brīdī, kad mēs runājam par birokrātijas mazināšanu, un to, protams, vajag darīt, mūsu galvenā saruna tēma ir par to, ka mums ir kaut kādas birokrātiskas procedūras, viņas vajadzētu padarīt vienkāršākas. Un par to ir grūti iebilst. Protams, to vajag darīt, bet pēc manas absolūti dziļas pārliecības, ko es arī tādā konferencē mēģināju nest un piedāvāt kā risinājumu, ka mūsu šaurā vieta nav tas, ka mūsu procedūras ir par daudz sarežģītas, un ja mēs viņas vienkāršosim, tad viss būs kārtībā. Mūsu šaurā vieta, ka šobrīd visa sistēma, un tā nav tā kā birokrātu vai administratoru vaina, bet visa sistēma kopumā ir uzbūvēta uz vienu, ka mūsu priekšplānā ir precīza procedūra ievērošana. Rezultāts aiziet otrajā plānā. Ja mūsu galvenā sajūta būtu, ka mums ir jāsasniedz rezultāts, vienalga lūst vai plīst, un procedūras, protams, ir veids, kā to izdarīt, godīgi, caurspīdīgi, saprotami un tā tālāk. Un ir kaut kādas brīži, varbūt, kad, un tas skanēs droši vien tā kā nedaudz nepareizi no politi nekorekti, ir kaut kādi brīži, kad mēs riskējam un pārkāpjam procedūras, lai kaut kādos punktos, lai iegūtu rezultātu. Latvijā mūsu procedūras ir kungs un ķēniņš, un katrs cilvēks, kas pārauga, atkal nevis tāpēc, ka viņš nesaprot lietu, nevis tāpēc, ka viņš būtu slikts profesionāls, bet tāpēc, ka sistēma tā ir uzbūvēta, vienīgais, par ko viņš baidās, ka tik kādā punktā es nebūšu pārkāpis procedūru vai kādam neliksies, ka es esmu pārkāpis procedūru, un rezultātā, būs kaut kādas sankcijas, man būs slikti, tādēļ es labāk pārdrošināšos. Rezultāts paliek otrā plānā. Vai tas rezultāts ir labs, vai tas rezultāts ir tas, ko mēs gribam panākt, aiziet otrā plānā. Un vēlreiz šeit es negribu vainot ierēģņus vai vēl kādu, ka viņi tā kā ir slikti cilvēki vai neprofesionāli lietas dara, sistēma tā ir uzbūvēta. Un ja šo mēs varētu mainīt. Kā to mainīt? Mēs zinām, šobrīd ir birokrātijas apkarošanas vai mazināšanas grupa, ko vada Jānis Enziņš, jūsu kolēģis Dauns Auvers, arī profesors šai no Latvijas universitātes šai komisijā. Vēl tur nav, mēs nezinām, rezultātus gaidīsim, redzēsim. Komisijas mums ir bijušas, mums daudz kas ir bijis, bet ir cilvēki, kas saka, ka tā sistēma kardināli jāmaina, un viņai augstākā ierēdniecība un politika ir tik tālu saaugusi, kad ir pamatīgi jāmaina vēlēšanu sistēma. Mēs zinām, ir vairākas partijas vai apvienības ar šādu piedāvājumu. Šobrīd jūs redzat nepieciešamību pēc revolūcijas kaut kādos mūsu attīstības aspektos? Es nezinu, vai tā ir revolūcija. Tas, ko es redzu, tā kā vienkārši varbūt savalkot kopā to, ko es pirms mirkļa teicu, ja mēs visu sistēmu varam pārorientēt no tā, ka dominē procedūra uz to, ka dominē mērķis un sasniedzamais rezultāts, es domāju, diezgan daudz, kas būs izdarīts. Kurš to darīs? Jo tie cilvēki, kam tas būtu jādara, atceramies valsts kancelēs direktors, šepat mūsu Latvijas televīzijas studētājs, ka ierēģi jau ir noguruši no vārda birokrātijas mazināšana. Viss jau ir beidzies motors. Par plaisu starp varu un tautu, starp eliti un cilvēkiem, kuri varbūt uz nabadzības sliekšņa, vai par to nav vērts runāt Latvijā. Tas, manuprāt, ļoti, ļoti nopietni. Un es nedomāju, ka tie cilvēki bieži vien
zina tos mobilos telefonus, kam piezvanīt, palūkāt. Par to pavisam noteikti ir vērts runāt, bet es domāju, ka atkal tātad tiem pašām valsts pārvaldēm un visiem pāriem būs šī sajūta, ka mans galvenais uzdevums ir šo te problēmu atrisināt. Tā skaitā nevienlīdzība Latvijā, kas ir ļoti nopietna problēma. Un mēs zinām pēc dažādiem indeksiem, ka nevienlīdzība sabiedrībā Latvijā ir lielāka kā lielākajā daļā Eiropas valstu. Ja mēs šo sapratīsim kā problēmu un nevis domāsim atkal procedūras, kā tur kaut ko darīt, kā sadalīt, šādus atbalsta mehānismus vai tādus, bet meklēsim pēc būtības. Un meklēsim varbūt, kā lai to saka, nevis sakot, šis ir likuma rāmji, tad mēs pastīsimies, vai, teiksim, šite kaut ko var izdarīt, vai te kaut ko, tad daram radikāli. Jautājums, jā. Mērķis ir primārs, rezultāts ir primārs, un tad pieskaņojam procedūras un likumdošanu mērķa sasniegšanai. Ja vien to kāds vēlētos darīt.